Labdien, mīļie draugi! Ir cilvēki, kuri lūdz Dievam pēc viņa gribas. Kungs, atklāj man savu gribu, tad es to darīšu. Bet tajā pašā laikā šie cilvēki paliek bieži vien vienaldzīgi pret kaimiņu, kas ir saslimis, turpina dzīvot strīdos, turpina būt vardarbīgi. Tāpat arī nes aizvainojumu savā sirdī, atsakās mīlēt savus ienaidniekus, piedot saviem pāridarītājiem, un tomēr tas, ko viņi dara, viņi lūdz pēc Dieva gribas, Dievs atklāj man savu gribu, nu tad es to darīšu un pildīšu. Un patiesībā šie cilvēki ir akli. Viņi neredz, ka Dievs savu gribu jau ir sen atklājis. Dievs ir teicis, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, mīliet savus ienaidniekus, piedodiet saviem pāridarītājiem, tad arī jums taps piedots. Esiet žēlsirdīgi, tā kā jūsu debesu Tēvs ir žēlsirdīgs, un tā tālāk un tā joprojām. Dieva griba nav apslēpta, tā ir skaidri atklāta Jēzu Kristu un arī ierakstīta viņa vārdā. Un lūkšana, šāda lūkšana pēc Dieva gribas bez paklausības tanī, ko Dievs jau ir tev pavēlējis. Es teiktu, tur ir jālūdz pēc svētā gara gaismas, lai cilvēks ieraudzītu, cik pretrunīgs un aplams viņš ir savos spriedumos. Lūgt pēc Dieva gribas, kuru Dievs jau sevi ir atklājis. Un evaņģēlijs ir tajā, ka Kristus ne tikai pasludināja Tēva gribu, bet viņš arī pats to izdzīvoja. Viņš mīlēja mani un tevi līdz galam. Viņš paņēma visu mūsu grēku parāda rakstu un uznesa pie krusta Golgātā, un viņš nomira nevien par saviem draugiem, bet arī par saviem ienaidniekiem, par saviem krustā sitējiem. Lūk, viņš nāk pie mums, kad mēs vēl bijām dziļi iegrimuši savos grēkos. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un tad, kad mēs skatāmies uz Kristu, Dieva griba kļūst skaidra. Dzīvojiet mīlestībā, tā kā viņš mūs ir mīlējis. Mīļie, tas taču ir tik vienkārši.